Man sauc Dainis, man ir 41 gads, un cilvēki mani sauc par mākslinieku. Es esmu puisis no laukiem. Bērnībā bija māja, daudz zemes. Pa vidam es esmu gan dzīvojis arī dzīvokļos, bet es vienmēr zināju, ka es gribu sev māju, es gribu to pamatu, es gribu tās savas saknes arī iecirst zemē. Pats esmu dzīvis Liepājas rajonā, bet pēc vidusskolas es pārvācos dzīvot uz Jelgavu, un tur es arī aizkavējos uz 20 gadiem. 3,5 gadus atpakaļ es pārvācos atpakaļ uz Liepāju. Es sapratu to mieru, to pilsētas romantiku, un es sapratu, ka man gribās šeit palikt. Kas ir svarīgi arī manam radošajam procesam, tas miers. Un es teiktu arī, ka tā jūra iedod kaut kādu spēku. Jūra varbūt pat ir mana mūza. Mans galvenais hobijs ir izgatavot lampas, kurš šobrīd arī jau ir pārvērties tādā kā manā biznesiņā. Izgatavoju rokām veidotas lampas no betona, unikāls pasaulē, citur pasaulē tādas neradīsim. Es sāku notikt ar tādiem pavisam maziem nieciņiem no betona. Sapratu, ka tas ļoti atslēdz prātu, ļoti relaksē. Tālāk tapa kaut kādi mazliet lielāki produkti. Un, principā, es sapratu arī vienā brīdī, ka man jānonāk pie tāda pārdodama produkta. Mans radošais arī man teica to, ka es gribu māju, un man mājai vajag blakus darbnīcu. Momentā, iebraucot šeit, sajūtu to, ka šī ir mana vieta un ka es šeit vēlos būt. Pašu līdzekļi man nebija, lai uzsākt mājas būvniecību, tāpēc man bija pilnīgi skaidrs iet pie bankas, runāt ar banku. Es nekad neesmu baidījies no kredītiem. Man liekas, ka tas ir pilnīgi normāli un vismodernā pasaulē uz to arī dzīvo. Mans lampas viņas nav tā kā no tradicionāla betona ieliec no spainīšu formā. Viņas reāli kā māls, kā veidot skulptūru. Viņas ir tiešām ļoti precīzs darbs, ļoti precīzas receptes, un es nekad neko nepierakstu. Es veidoju no galvas. Šī ir tā vislielākā lampa, ko man līdz šim ir izdevies radīt. Rādu to, cik viņas ļoti vieglas. Gandrīz metra diametrā ar vienu roku ceļam, un šeit ar raupjā iekšpusīte ir tas apliecinājums, ka viņas ir rokām veidotas. Nekur es nebaidos arī demonstrēt, ka viņas ir arī ļoti izturīgas. Sabiedrībā valda tāds nepamatots stereotips, ka mākslinieki radošās nozares pārstāvji nav uzticami, kad viņi nespēs sekt kredīt saistības, ko banka viņiem ir piešķīrusi. Manuprāt, tas ir pilnīgi aplam un pilnīgi muļķīgi. Ienākumi no hobija, mazā biznesa, tā skaitā arī no radošajām industrijām var lieliski kalpot gan kā pamata ienākums, gan arī kā papildus ienākums. Jo galvenais tam ir jāatbilst 3 galveniem nosacījumiem. Tātad viņiem ir jābūt regulāriem, ir jābūt pierādāmiem, legāliem, potenciāli šie ienākumi jāvar saņemt ilgtermiņā. Turklāt cilvēks, kas ir uzbūvējis savu produktu, savu uzņēmumu, uzsācis savu biznesa ideju, ir pieprasītāks darba tirgū, viņš var būt drošāks un līdz ar to viņa uzņēmums var augt, arī veidojot papildus ienākumus. Protams, kad saviļņojums liels, jo visu to projektu es biju tā kā uz brītiņu piebremzējis, bet līdz ko es saņēmu to oficiālā apstiprinājumu par to, ka šis kredīts ir piešķirts, ar arhitektu pilni jaudu uz priekšu, un es zināju, ka man maksimāli ātri ir jārealizē šis savs projekts. Nepilnu gadu laikā es jau faktiski esmu ievācies savās mājās. Līgos svētkos es paliku šeit pirmo reizi. Neskatoties to, ka nav aizkara, to, ka gaiši rīti vēlu paliek tumšs un agri paliek gaiši. Es gulēju kā zīdainis, gulēju vienkārši kā bērns. Es ļoti lepojos ar to, kas ir izdarīts. Es ļoti lepojos ar savu māju. Tas ir kārtējā sapņa realizācija. Ļoti daudz vēl ir priekšā, bet tas viss ir nieks. Mana māja arī ir pilnībā būvēta no dzelzbetona konstrukcijām. Betonam ir dvēsele, betons ir dzīves materiāls, betons ļoti smuki spēlējās, absolūti mīlu betonu. Ja ir cilvēki, kuri šaubās un nevar saņemties, vienkārši uzzvaniet, papļāpājiet ar banku. Tas viss ir krietni vienkāršāk un tur nav nekā sarežģīta. Pats labākais tas, ka man šobrīd ir sava māja, man ir sava telpa, man ir vieta, kur radīt, man ir miers, man ir jūra.